Kad es, Runcis Renārs, redzēju, ka Rīgas lielā laikrāža rādītāji tuvojas 9:30 minūtēm, es nolēmu saskaitīt, cik žurnālu man vēl jāpārdod. Šajā pašā laikā, tas ir 9:30 minūtēs, pelēni Pīks un Pīka rotaļājās zem Graudu ielas lielā kastaņa. Skaties, Pīks, cik daudz lapu es salsīju. Kļavas lapas, ozola lapas un lielās kastaņas lapas. Mēs varētu sarīkot izstādi pelēnu savāktās rudens lapas. Pīk, vai tu dzirdi mani? Tu arī varētu man palīdzēt. Hop! Es trenējos sezonas noslēgumam mačam. Hoppa! Uzmanīgāk ar bumbu, sajauksti lapas. Hoppa! Bet ja mēs varētu dabūt kastaņus, tad gan varētu sarīkot izstādi. Skaties, tur zaros ir zaļi adatainie bumbuļi. Jā. Bet kā lai tiem tiek klāt? Uzrāpties nevar. No apakšas kokam nav zaru. Ja viņš būtu tievāks, mēs varētu papurināt, bet tagad... Es izdomāju. Es visu laiku spēlēju futbolu, bet tagad es pāriešu uz basketbolu, un gros būs tas zars ar zaļajiem bumbuļiem. Pie bumbas pelēns Pīks, iemetiens un hoppa! Garām! Nav augstāk, augstāk, mēģināsim vēlreiz. Iemetiens un hoppa! Par augstu! Mīt par augstu, Jā, bet par vajag augstu. zemāk. Nu, tu domā, ka viegli, nu mēģināsim vēlreizi. Iemetiens un hoppa! Mjau! Vai to futbolu nevarētu spēlēt rotaļu laukumā? Man visi griesti līgojas murr. Tas bija basketbols, Runci Renār. Mēs gribam dabūt zemē kastaņus. Mjau, kādus kastaņus? Nu, tas taču ir kastaņas, kas aug pie jūsu kioska. Mjau, nu, bet tūlīt izbeidziet to bumbošanu. Es skaitu zīlītes, lai zinātu, cik eksemplāru šodien esmu pārdevis. Bet jūs te būkšķinat un traucējat 35. Iemetiens Ko un nekas, lai dabūnam kastaņus zemē? Mjau, ar bumbu jūs laužat zarus. Nu, pagaidiet tādu īsti vējainu dienu, un tad tie kastaņi paši kritīs zemē paukšķēdam mjau. tad nolasīs citi. Tūlīt pārtrauciet. Es nevaru skaitīt, kad jūs te būkšķinat. Vēl viens iemetiens, un es jums sadošu pa dibenu. Mjau. Piedodiet, Runci Renār. Pak, tā, kur es paliku, līdz cik es saskaitīju, mjau? 35, Runci Renār. Uz redzēšanos. Es 35. Tu visu laiku met par augstu, bet vajag zemāk. Iedod bumbu man. Tu metīsi ko? Jā. Nu būs atkal uz jumta. Es tā uzmanīgi. Bet tikai uzmanīgi. Ja bumba spēlīte Pīka, iemetiens un hoppaļā! Jā! Trāpī! Redzi, kāds kastanis, cik grūts un spošs. Un tur ir vēl divi Un te nokrituši. Bet kur tad bumba? Vai tad bumba nenokrita? Nē, nekur neredz. Nu, varbūt viņi ieķērās zaros.
Nē, nu zaros nav. Un no jumta būtu noripojis, jums taču ir slīps. Skaties. Rināram pa logu nāk dūmi. 53. Mjau. Pši! 50. Nē, nu vairs nevar glābties. Es taču smoku nost. Krāsniņa nemaz vairs nevelk. Pši! Slāpstu nost. Pīka, es zinu. Bumba ir iekritusi skurstenī. Ko nu darīsim? Pši! 55. Vairs nevar glābties. Liekas, ka kāds aizbāzis skursteni. Nē, Runs Renāt. Skursteni neviens tev aizbāzis. Dūmo kā traks. Mjau! Kaut kas skurstenī nav kārtībā. Sameklēšu trepes un uzrāpšos uz jumta. Pīk, viņš uzrāpsies uz jumta, ieraudzīs mūsu bumbu. Nu gan dabūsim. Tik mēs dabūsim. Ko lai izdomā? Es izdomāju. Vai. Tā, tūliņ paskatīsimies. Jā. Runs Renār, mēs jums palīdzēsim. Mēs iztīrīsim skursteni. Mēs, protams, vai ne? Mēs zinām, kas tur pa vainu. Kas tur par vainu? Kā tad jūs to zinat, mjau? Tur skurstenī ir iesprūdis dūms. Kāds liels, rasns dūms, kas netiek uz priekšu. Un citi dūmi arī netiek nekur, jo viņi grūstās. Nu, nepļāpā tik daudz, palīdzi man piesliept trepes. Nē, es pats rāpšos augšā. Cienījamo Runci Renāt, jums taču ir jāskaita zilītes. Nu jā, bet kā es varu skaitīt, kad mans kiosks mjau pilns ar dūmiem? Nu, mēs jums iedosim gāzmasku. Mums ir mazlietiņ caura, bet tas nekas, jo caurumu mēs aizspiedām ar knaģi. Es tūliņ atnesīšu. Mjau, kur tad jūs dabūjāt gāzmasku? Mums atnesa tētis. Viņš gan teica, ka tā ir norakstīta, bet tur nekas nebija rakstīts. Ui, smaga gan. Tā, lūdzu, Runci Renāt. Nu, paldies. Mjau. Varani, pēc kā jūs izskatos? Mazliet pēc ziloņa. Jā, varani, tas ir ļoti labi, jo zilonis ir labs un gudrs un spēcīgs dzīvnieks. Nu, jūs tikai tā uzmanīgi skatieties, ka nenokrītat. Es pieturēšu. Neredzu, tur viss ir melns. Ieraudzīju. Mūsu bumba ir ļoti dziļi. Kā lai mēs viņu dabūjam tagad ārā? Kā lai mēs viņu... Es izdomāju, bet kā būtu, ja mēs viņu iegrūstu vēl dziļāk, lai viņa pa krāsnes durtiņām izripo ārā? Labi, es nokāpšu pa trepēm lejā, Tu nokāp aiziešu pie krāsniņas un sagaidīšu bumbu. Jā,
Bet tagad es noraušu vienu kastanīti. Liec mieru kastaņiem. Kāp tagad lejā. Mums nav daudz laika. Labi. Tikai uzmanīgi, uzmanīgi. Tā, lai nedzird un neko neredz runcis Renārs. 81. Runci Renār, iedodiet lūdzu pīkam krāsnes kruķi. Runci Renār, lūdzu, iedodiet krāsnes kruķi. Pīk, viņš man neko neatbild. Viņam taču galvā ir gāzmaska, paraustais snuķa. Labi. Runci Renār. Nu, vai iztīrījāt skursteni? Tūlīt iztīrīsim, bet lūdzu, iedodiet krāsnes kruķi pīkam. Mjau, kruķi? Jā, viņš to dūmu, kas ir iesprūdis, nostums ar kruķi lejā, un pārējie dūmi ies uz augšu. Saprotu, labi. Acu mirklīti. Es atveikšu krāsnes tūktiņas un sagaidīšu bumbu. Es aizskaitīju līdz 83. Ar gāzmasku tā skaitīšana iet lēnāk. Te būs tas kruķis. Nu, ja tie dūmi negrib kāpt uz augšu, tad spiedīsim tos lejā. Pamatīgi iesprūduši. Nu, palīdziet arī jūs, lūdzu. Labi. Pamatīgi iesprūduši. Spiežam, pīk. Spiežam. Kas tad tas? Vai krāsniņa sasprāga? Mjau. Pīka, kas tur notika? Pīka, kur tu paliki? Bumba pārsprāgā! Bumba? Tā nokrita uz ogliem un pārsprāgā. Ak, rakari, Nu, kāpēc man nekā neteicāt, ka jums bumba iekritusi skurstenī? Mēs baidījāmies. Mēs baidījāmies, ka jūs mums atņemsiet bumbu. Ja jūs būtu man visu godīgi izstāstījuši, es izdzēstu krāsniņā uguni un bumba būtu vesela. Mjau. Jā, vesela. Ko mēs tagad darīsim? Mjau, salasiet kastaņas. Tagad jūs tos varat aizsniegt. Cik te uz jumta, tomēr ir jauki. Mjau, jauki gan, bet man no tā blīkšķa visi rēķini sajuka. Mēs jums palīdzēsim saskaitīt. Mēs palīdzēsim saskaitīt, Runci Renār. Labi, bet kur es paliku? 83, 84, 85. Ak, rakari.